Nu, labdien! Labdien visiem dārgajiem klausītājiem, tie, kur šo tagad arī klausās. Jauns podcasts, jaunas tēmas, jaunas lietas, par kurām pačīkstēt. Man krēsls vairs nečīkst. Tas ir jaunums, to es nemaz nebiju ievērojis. Zaibīs reāli. Tā, par ko mēs varētu te pabazarēt? Ko es esmu ievērojis pēdējā laikā savā dzīvē un sev apkārt, vai ne, cilvēkos. Tas ir tas, kas man tiek pierakstīts? Jā, ko esmu ievērojis viena lieta šīs cik ļoti grūti ir bez telefona kaut kur vispār iziet ielās, aizbraukt uz skolu, uz darbu, nostāvēt veikalā rindā, jebko darot, jebkuru lietu darot, kurā nekas nav jādara, ir šausmīgi grūti. Es nezinu, man personīgi vienkārši tā kā kaut kā tik nērti paliek, ne? Un uzreiz kaut kādas 101 domas galvā, un ir tik garlaicīgi, un liekas, ka es kaut ko daru nepareizi, un uzreiz gribās vienkārši paņemt to telefonu rokās, un kas liekas, es tā paskatos, pieņemsim tur tramvajā. Tur, protams, veci cilvēki, vai ne? Labi ir, viņi ir veci, viņiem nav ko darīt. Bet viņi jau tāpat kā es brauc kaut kur tajā tramvajā. Un viņiem neviens nesēž telefonā. Viņi vienkārši brauc. Viņi tajā brīdī ir tramvajā. Un, lai arī cik tā kā nevis nogurdinoši, bet cik garlaicīgi tas nebūtu, tā ir daļa no dzīves tādā ziņā. Tā kā nevar kaut kā atņemt kaut kādas vienkāršas lietas no savas dzīves un aizvietot to ar kaut ko citu. Un, ja tas notiek, tad, man liekas, arī kaut kādās citas dzīves jomās vienkārši tad pazūd tā koncentrācija un viss liekas tik garlaicīgs. Tā ir tāda lieta, ko es ievēroju. Es tā kā mēģināju braukt tramvajā bez, tā kā, es domāju, jāizbrauc, kas tā kā man kaut pusstundu sanāk no darba uz mājām un otrādi. Es domāju, labi, kas ir pusstundu pabūt vienkārši, kā teikt, neko nedarot klusumā, savā veidā klusumā vienkārši braukt ar tramvaju. Fucking nereāli. Tādā ziņā, tā ir pierasts. Kaut arī vienkārši tu pašu pulksteni paskatīties, bet arī vienmēr, kad es paskatos pulksteni, tas ir vairāk nevis paskatīties pulksteni, tas vienkārši paskatīties, vai man nav kāda notifikācija atnākos. Ok, nav, un tad es visu laiku vienkārši čekoju pulksteni pēc 2-3 minūtēm, it kā laiks būtu paskaries ātrāk, tu vienkārši esi tik nemierīgs, visu laiku tu velc to telefonu, velc. Man liekas, ir jābūt arī, jābūt spējīgam vienkārši aizbraukt uz darbu. Nepaņemot vienkārši telefonu rokās, vienkārši tīri braukt un skatīties pa logu un būt tramvajā, un tas arī viss. Un, veciem cilvēkiem tas izdodās, es skatos, man tas nesanāk, citi man vienaudži un vispār arī varbūt jau nedaudz vecāki. Vienīgie, kuri ir bez telefona tramvajos, tie ir pensionāri, un es viņus apskaužu tādā ziņā, ka viņiem ir kaut kāda pacietība. Viņi ir ritīgi nodzīvojuši, tā kā varbūt viņiem ir bišķi savādāk, protams, un viņi no tā neko nesaprot. Bet viņi vismaz var aizbraukt no darba, viņi nestrādā no tirgus līdz mājām vienkārši aizbraukt tramvajā. Man liekas, ir svarīgi būt tramvajā, nevis sēdēt telefonā. Jo tik līdz es varu pusstundu no vietas nestīties telefonā, es kontrolēju to savu rīcību, es kontrolēju sevi, un man nevajag konstanti kaut kāda telefona stimulācija tādā ziņā. Es vienkārši varu aizbraukt ar tramvaju. Tagad ir tāds, ka tiešām tas telefons bezmaz vai kontrolē mani, ka es fiziski 3-4 minūtes es nevaru vienkārši nosēdēt mierā. Un man vajag kaut ko paskatīties, paklausīties, kaut vai mūziku vai jebko, ko pastīties, palsīgot ziņas pēkšņi, vai ne? Man īstenībā neinteresē kaut kāda pasaules politika, bet tajā brīdī ir tāds, labi ir, kas notiek tajā Izrēlā, vai ne? Tādā ziņā izlikties, ka es kaut ko saprotu, izlikties, ka man interesē. Lai gan, šausmīgi lieta, protams, un kas ir noteikti, bet I got a lot of shit I gotta do, you know? Un ir tik daudz, kas jādara tādā ziņā, un tik daudz, kas jau tiek darīts, un tāds jau, ka laika nav, un tad es vēl uztraucos par to, kas notiek Izrēlā.
Nav viegli, tāpēc, man liekas, jā, vieglāk ir vienkārši kaut kā, es nezinu, jāmēģina vienkārši, tā bija atradināties no tā visa. Bet tāds, tā ir tāda, es nezinu, bet šis kaut kāda atkarība, kur, es nezinu, tāda atkarība, kuras sekas tu tā baigi nemaz neredz, vai ne, tur ar narkotikām. Tur vienkārši tu fiziski redzi, ka cilvēkam ir hujova. Man liekas, ar telefonu, tur vienkārši tas psiholoģiskais, vai ne? Un to jau tik viegli nevar pamanīt. Un to jau nevar tā arī noteikt un pateikt, kas var palīdzēt un kas nevar palīdzēt, vai vispār ir problēma vai nav problēma. Sarežģīt lietas, pat īsti neesmu šito līdz galam izfunktierējis. Vienkārši tas, ka secinājums tāds, ka reāli, tā kā ir grūti, ir grūti reāli vienkārši aizbraukt no mājām līdz darbam, vienkārši skatīties plogā ārā. Tā kā tas bija pilnīgi normāli ikdienas sastāvdaļa, vai ne, ka tev kaut kādā brīdī nebūs ko darīt. Un nevajag censties aizpildīt to laiku ar kaut kādu tā kā izklaidi. Jo, vienkārši ir jāiemācās būt arī garlaikotam kaut kādu tā kā tīpaši dienas periodu, vai ne, un tas nebūs daudz, vai ne, tā kā pa lielam jau visu laiku ir ko darīt. Bet ir šie mazie momenti, arī, kad stāv kaut kādā veikalā rindā, brauca tramvaju, vai vienkārši kaut kur kājām aiziet. Ir jābūt tādam, man liekas, nosvērtam, mierīgam, un saprot, ka tev ir garlaicīgi, bet tas ir jādara. Un tā ir dienas sastāvdaļa. Ja, tā kā, es ievēros, ka tā kā visu laiku gribās kaut kādu to stimulāciju, dabūt kaut kādu izklaidi, kaut ko. Un tad beigās, kad ir jāiet pa vakarā gulēt naktī, nevar aizmigt. Jo es vienkārši neesmu pieredzis pie tā, ka ir kaut kāds klusums un miers. Visu laiku kaut kas notiek. Un tā kā ir jāiet gulēt, vienkārši, tad smadzenes ieslēdz kaut kādu, sesto ātrumu, tā teikt. Tad nav miera, nevar mierā nosēdēt, nogulēt, un grūti ir aizmigt. Tas tāds kaut kā, ko es ievēroju par sevi, un telefonu. Jā, ka vienkārši, man liekas, ir ļoti svarīgi vienkārši būt nedaudz no tā visa atradināties. Un pats svarīgākais, man liekas, tā kā, arī ar katrām narkotikām, kur cilvēkam ir atkarība, problēma jau rodās tad, kad tās narkotikas pārņem tevi, un tu jau vairs tā kā nekontrolē to daudzumu, ko tu uzņem. Un tas pats, pilnīgi tas pats ir ar telefonu, man liekas, ir internetu un sociālajiem tīkliem. Viņš tā kā tādā ziņā tur jau nekas skaitīgs nav. Viss ir atkarīgs no tā, cik daudz tu pats lieto. Narkotikas vai telefonu. Pa lielam tur, man liekas, baigā atšķirība nav. Un tik līdz tā lieta pārņem tevi, ka tu jau vairs nekontrolē to daudzumu, kurā tu, piemēram, pavadi telefonā. Game over tādā ziņā. Tā kā tad tik var sākt. Vajag saprast, ka ir kaut kāda problēma, un man personīgi liekas, ka ir problēma, un tagad tik jāatrod kaut kāda risinājuma, ne? Jo nav tik viegli tajā telefonā, man ir, es esmu ilgi domājis par to, ka varētu vienkārši, nopirkt kaut kādu podziņu telefonu. Un pofīgi vienkārši, tad čistes tikt vaļā no tā visa sūda. Ikdienā man vienkārši, fiziski nebūtu tā kā iespējas tur, ieiet Delfos vai kaut kādu mūziku klausīties, vai ieiet Instagramā, vai, jebko, ko piedāvā. Tajā brīdī tā kā iespējas ir bezgalīgas. Ja man būtu podziņa telefons, tur ir viss, tur tā kā piezvanīt un īziņa aizsūtīt, un tas ir tas bare necessity, ko piemēram vajadzētu. Bet problēma jau tāda, ka neviens jau vairs, man liekas, arī ar īziņām un zvaniem nesazinās. Jā, nesazinās. Kāpēc tas vārds pēkšņi dīvaini izklausās, nezinu. Bet neviens vairs tā nesazinās. Viss atkal ir tā kā internetā. Es nevaru, pieņemsim, nopirkt podziņu telefonu, jo man WhatsAppā ir visi mani kontakti. Podziņu telefonā es WhatsApp nedabūšu. Un tik līdz, ja es gribētu kaut kādu vienkāršāku telefonu, kur es varu dabūt WhatsApp iekšā, tad tas nozīmē, ka tur būs arī internets klāt. Un iespējas atkal kaut kā vienkārši ielādēt kaut kādas citas aplikācijas, kuras uzreiz man dod kaut kādu tā kā stimulācijas. Nezinu, tā kā diezgan, varbūt,
Varbūt tas ir bijis sarežģīti. Varbūt, kad arī var vienkārši šķīst. Vienkārši tas pārējais process varētu būt ļoti sarežģīts. Tā kā sākumā varbūt jāizmanto abu telefonu un tik līdz man kāds uzrakst WhatsAppā tās uzreiz. Mošķi ielika kaut kāda automātiska atbildētā, ja tur ir, kad WhatsAppā nerakstiet lūdzu tikai īziņās. Bet ir jau problēma, kad arī WhatsAppā ir grupas. Ir grupas, kuras man vajag. Tur darbam, skolai, kaut kāda jauna aktuāla informācija, tur viss ir pieejams. Un tas ir vissarežģītākais, jā. Bet rītīgi, gudīgi, vienkārši gribās podziņu telefonu. Tas būtu tā kā tāds atvieglojums vispār, man liekas, ir psiholoģiski un ja gribās mūziku paklausīties, kaut MP3 player var nopirkt. Tas antīkās vēstures tehnoloģijas, man liekas, viņas tagad antīkās vēstures, bet pirms 5, bišķi vairāk, pirms 10 gadiem cilvēki izmantoja tādas. Bet reāli, antīkā vēsture. Tas jau būtu tāds tā kā sīkums vispār, tā kā nekas tāds. Bet kaut ko ir jāizdomā, bet, galvenais, man liekas, šķist ir saprast, ka ir kaut kāda problēma, un tad tu vari sākt meklēt risinājumus, kā ar to problēmu tik galā, kas ir svarīgi. Vienkārši, man liekas, ļoti daudz vienkārši, man liekas, mums neapzinās, jo ir ļoti viegli iegrimt tajā visā pasaulē. Viņi ir tik plaši un bezgalīgi tiešām, tā kā tu tur var darīt. Visu, kas tev ienāk prātā plēlam, tu var atrast visu, kas tev ienāk prātā. Tu var būt anonīms, tev neviens nezina. Tu var būt publisks, visi tev zina. Tā kā nav beigu tam visam. Un tāpēc ir ļoti viegli tajā visā pazaudēties, jo telefons un internets un viss, ko tas piedāvā, viņš ļoti viegli var pielāgoties jebkuram cilvēkam. Jebkurš vienkārši var atrast sev interesējošas lietas tajā visā sūdā. Un arī sociālajā mēdī arī to ļoti labi apzinās. Un tur tie algoritmi jau ir tā arī uzbūvēti, lai katram cilvēkam pielāgotos. Un uz cilvēku psiholoģiju, man liekas, tas tā kā ļoti, ļoti vienkārši nostrādā. Jā. Bet, galvenais saprast, ka tev ir problēma. Un to problēmu arī var risināt. Ja, protams, ir tāda vēlme. Var arī vienmēr ir tā opcija. Vienkārši kā nedarīt to. Jā, tā kā neviens jau nespiež. Beigās pašam jāizvēlās. Tas tā. Jā. Kas vēl interesants, ko es tā ievēroju? Kaut kādā atkal brīvāks vakars bija, ko savus darbiņus padarīju, un šeku reku pastos Uldons strīmo. Zaibīs, kāpēc gan neiečekot? Un paskatījos viņa strīmus, tur nekas nav mainījās, protams. Un tas viss normāli, pilnīgi vienalga tādā ziņā, kas tur notiek. Bet interesanti, ko es ievēroju, viņi tur kaut ko tur runā. Tur tā kā kāds atsūtīja vīģiku, kur tā kā Rinkēvičs, Latvijas valsts prezidents, vai ne? Braucot no kaut kurienes, vienkārši piestāja, tā kā ceļu malām, izkāpa ārā. Tur bija kaut ģimene ar karogu, kas viņi tā kā speciāli tur gaidīja. Un viņš vienkārši piestāja, izkāpja ārā, sasveicinās, tur laikam bišķi parunā. Tā ļoti, ļoti cilvēcīgi pret saviem tautiešiem, kā teikt, jā. Un patīk tā viss, tur bija Uldons un kaut kāda viņa čomaka, un patīk tā viņa reakcija. Zaja bijis prezidents, bļa, iedomājies, pats prezidents vienkārši tev atnāk paspiež roka. Bet cik tu to iedomājies, bļa? Tīk ahujēna, bļa. Pohuj, ka gejs! Un tad viņu visu reizē, jā, taču pohuj, ka viņš ir gejs reāli. Tā pilnīgi pat dirsas. Tu pasties kāds prezidents. Un tā nav vienīgā reize, ka esmu ievērojis šitādu frāzi. Tas pats arī bija kādu laiku apakaļ. Tepat vasarā, kādu laiku apakaļ. Čomam vienam bija vecpuļu balīti. Mums tur bosiņš, un mēs tur braucam paintball spēlēt, un pēc tam pirtiņā un poķīt spēlējām. Kurāč, ahujēn, vēl grilliņš uzcipām šašliku, tā kā visu, ko vajag, man ir perfektai vecpuļu balītē. Braucām ar busiņu, un arī aizgāja kaut kāda saruna. Man liekas, tad vēl viņš bija tikko ievēlēts, diezgan nesen, tā kā kāds mēnesis bija pagājis, varbūt pat mazāk, bet tikko ievēlēts prezidents.
Un tad jau arī tie čomiņi tādi kaut ko, ne tā jau, nu, labs prezidents, gudrs, vai ne? Daudz, daudz sakaru viņam ar ārvalstīm, nu, reāli labs prezidents. Un, nu, taču pohuj, ka viņš ir gejs tādā ziņā. Man taču pilnīgi pohuj. Viņš ir reāli labs prezidents. Un tas tāds, bet es nedēļu, ka man draugi būtu tādi maksimāli kaut kādi, kā sauc, sabiedrotie, jā, tur geju sabiedrotie. Tas būtu ļoti skaļš vārds. Viņi ar gejiem noteikti ir uz jūs, for sure. Bet tas tas man tā interesanti, viņi tas parāda to, ka kaut kāda pieņemtības līmeni viņi var sasniegt tādā ziņā. Bet kaut kur pa vidam ir tā problēma, ka līdz galam viņi nevar pieņemt, un varbūt ar nākošām paudzēm tas viss tā kā mainīsies. Bet es nezinu, tas tā ļoti interesanti, jo ja būtu runa par jebkādu citu geju, tad tur varētu, īpaši, ja viņš vēl būtu kaut ko tur uzkrāsojies, un tā, tas, kāds gejs, kurš būtu tāds ekstravagants, es teiktu, jā, tad uzreiz būtu problēma. Bet gejs prezidents, tas ir pohuj. Tad ar ko jums ir problēma beigās? Ar gejiem vai ar to, kādi viņi ir? Vai nevis kādi viņi ir, bet ar to, kā viņi ģērbjās, ko viņi dara, kā viņi izklaidējās vai pasniedz sevi. Izskatās, ka tas vienkārši ir kaut kāds beigās kaut kāds personīgas nepatikas izrādīšana, man ne? Jo Rinkēvičs, vēl Latvijas prezidents, viņš ir ļoti vienkārši cilvēks. Viņš tur kaut kādus pāris gadus apakaļ paziņoja, ka ir gejs, un arī tas arī viss. Bet tur baigi ar to nestaigā apkārt, un tā ir viņa izvēle, tas viss normāli. Es jau sāku pazaudēt punktu, kur es gribu teikt. Bet jā, viņš ir tāds pavisam, parasts cilvēks, kurš vienkārši ir gejs, tā izskatās. Bet liela cita daļa geju, man liekas, ir vienkārši ļoti tāda ekstravaganta. Un, man liekas, tur ir tā problēma rodās, bet tas ir kaut kādā citu tāda personīga nepatika pret kaut kādām, vienkārši, man liekas, sabiedrības normām, es tā gribētu teikt. Kuras ir kaut kādā laika gaitā ienākuši, ieviesušās, un tad tās tiek laustas, un man liekas, tas ir tas, kas cilvēkiem nepatīk, tās problēmas rodās tur. Kad ir kaut kāds baigās diskusijas, kuras vienmēr noved pie taisnības, jā, tik līdz ir diskusija, tīpaši par kaut kādu dzimumu orientāciju un seksualitāti, tur vienmēr secinājums beigās ir tā vienīgā taisnība. To nekad neviens nenolieks. Bet tā interesanti, jā, man tas tā fascinē, ka pohuj, ka viņš ir gejs. Viņš ir reāli labs prezidents. Ko piepasies tādā ziņā. Bet, ja tu uzlūks kaut kādu make-up, uzlūks kleitu, tad uzreiz, ak, Dievs, burtiski, ak, Dievs, Jēzus palīdz mums, tas ir pret visiem likumiem, tas ir nedabiski, tā tas nedrīkst būt, bērni tiek propagandēti, zombēti, un ak, Dievs, un tad otra puse bļauj, bet tāds es esmu, tāds es gribu būt, un tu fucking stulbais homofobs, tu bļaļ, šitāds konservatīvais, jomanais debīlīķis, kas tev tikai interesē, bļaļ, tikai tā kā sieviete ir lupat, un tu esi tā kā mājas saimnieks, un ak, Dievs, kā tu vispār uzdrošinies kaut ko tādu pateikt, tu stulbais pediņš, bļaļ, un šitā spēlē pingpong viens ar otru. Nebeidzamais pingpongs vienkārši. Bet, jā, tāds neliels kaut kādas domas par to, ko es redzēju, un tas likt arī aizdomāties. Interesanti, reāli. Ko es vēl tā sapratu un izdomāju? Nevis izdomāju. Bišķi sapisos vārdos. Interesanti. Kaut kāds pāris dienas apakaļ, braucot atkal savā tramvajā, lasot ziņas, kuras man tik ļoti interesē, ka man nav ko darīt. Uzdūros rakstam.
CSDD korģēs kampaņu, nevēloties aizskart ieslodzītos. Un pēc virsraksta man uzreiz tāds, kas tā par huiņu? Kas par huiņu? Un tad palasot rakstu, izrādās CSDD ir uztaisījusi reklāmas kampaņu pret autobraucējiem, kuri pārkāpja ātrumu. Tur tā kā, ja tu pārkāp tur pa 20, es nezinu precīzi, bet, ja tu pārkāp tādu ātrumu, būs tāds sots, bet tā kā uztaisīts tāds game shows. Game shows ir uztaisīts. Un tad tā kā tā galvenā balva ir cietums, un tad ir uz ekrāna ir bildi, kaut kāds 4 bildes no cietuma, un viena no bildēm ir kā ziepes, ir pie zemes. Un es nezinu, tā kā, un nekas tāds. Man personīgi liekas pilnīgi nekas tāds. Un ko izdara? Kaspars Briškens? Ļoti politisks podcasts šodien. Kaspars Briškens. Briškens. Es par viņu jau balsoju. Iepriekšējās vēlēšanās. Es par viņu jau balsoju, un jā, šī brīdējais satiksmes ministrs, viņš vienkārši pasaka, viņš nobano to reklāmu. Tā kā, jā, viņš nobano reklāmu, jo esot kaut kāda cietumnieka ieslodzīto stigmatizāciju un jā, bet kā viņš raksta, es vienmēr atbalstīšu kampaņas, kas iestājas par drošību uz ceļiem, bet es nevaru atbalstīt vardarbības, upuru un ieslodzīto stigmatizāciju. Cietumā attēlojums nedrīkst būt cilvēka cieņa pazemojošs. Ok, bļaģi. Bet visi zina, ka ja tu nomet ziepes cietumā, tevi paņems dirsā. That's life. To no pirmās klases to tu zini. Tāpēc tu negribi maukt uz cietumu, jo tev paņems dirsā. Tā ļoti skaļi runājot, vai ne? Bet es pat nezinu. Vienkārši liekas ļoti stulbi, ka tā kā, tā kā kaut kāda reklāma tiek cenzēta par kaut kādu tādu sīkumu, vai ne? Es nezinu, kurš šajā brīdī ir aizvainots. Ja mēs tā skatāmies, tā viena bilde ar ar ziepēm uz grīdas. Tas tikai vienīgi cietumniekiem, pašiem ieslodzītiem ir jāprasa, vai tas ir aizkroši. Es nezinu, vai kāds vispār par viņiem tur ir painteresējies, bet redz, satiksmes ministrs ir uzņēmies cietumnieka aizstāvību šajā brīdī. Viņš ir tas vēstnes, kā satiksmes ministrs. Viņš ir izvēlējies nest šo ieslodzīto karogu un aizstāvēt ieslodzītos. Tā kā nekas pret ieslodzītiem tiešām vienkārši liekas, tā kā ne no kurienes. Vienkārši izklausās, tā ir tiešām kaut kā bezmazliet darba imitācija, vai ne? Kaut kāda skaļa runāšana, bet nekāda konsistence tam visam nav. Tas vienkārši izklausās ar tā kā problēmu radīšanu, ne no kā. Pirms tam es nezinu, tā kā nekad dzīvē vispār nebija dzirdējis, ka tā būtu kaut kāda problēma. Un, man liekas, tā ir vecāka anekdota vispār pasaulē, bez mazliet. Nekad nenomet ziepes cietumā. Reāli, tā kā, un jā, to reklāmu pēc tam nobanoja. Jo, acīm redzot, satiksmes ministrs zina labāk, kā cietumnieki jūtās. Es personīgi nezinu, un es personīgi nezinu, vai viņš zina. Arī personīgi. Varbūt, ka viņš ir prasījis cietumniekiem, un veids ir ieslodzīto aptauju Latvijas cietumos, izgājis cauri cietumiem, uztaisījis tur Google dokumentos aptauju, viņi tur ņem no telefona. Bet, gan jau tad gājis un prasījis, vai šis ir aizkaroši. Jo es domāju, ka es diezgan pārliecinoši varu teikt, labi, es nevaru. Vai tur tā problēma? Es nevaru. Bet es nostājos tajā pusē. Un, kā teikt, ja es nostājos tajā pusē, tad man ir jāmauc tajā pusē. Bet es domāju, ka es domāju, tā nav problēma.
Bet, protams, ja viņi, ja iznāk, tā kā, ja ir kādam bijām kāda informācija, kas apgājuši šo faktu, tad es labprāt uzklausītu un noteikti, ka nekritīšu panikā, vai ne, un es varu arī kļūdīties. Bet man liekas, ka šoreiz būs satiksmes ministrs nedaudz kļūdījies, jo viņš tā kā cenzē. Viņš tā bišķi kā cenzē vienkārši parastu reklāmu, kuras mērķis vispār ir padarīt to problēmu plašāku par ātrumu pārsniegšanu, kas ir ļoti liela problēma. Bet vispār beigās satiksmes ministrs reklāmas mērķi ir novirzījis pavisam uz citu pusi, uztaisījis jaunu problēmu nenokā, un bišķi tā kā sačakarējis to vektoru, kāds ir bijis noteikti plānots te reklāmai. Jo tur tā kā ir ielikta doma, iztērēt nauda, cilvēku resursu, darbs, laiks, lai pateikt kaut ko svarīgu, vai ne? Nepārkāpiet ātrumu. Beigās šī ziņa ir podā izmest, vai ne? Pēc visu tā darbu laiku un visa, tikai un vienīgi tāpēc, ka satiksmes ministrs ir izdomājis, ka tiek aizskart ieslodzītie. Es nezinu, liekas ne no kurienes vienkārši pēkšņi atkal mēs kaut ko imitējam, kaut kādu darbu, radam problēmas, kuras viņas tur nav. Pilnīgi nesaprotu šito. Bet ko gan es zinu, vai ne? Es parasts letišs tik varu parunāt par to un bišķi pačīkstēt, protams. Lai taču tie ministri strādā, lai viņi saņem tos 1000, kas tam man? Parastam pacanam, kam pārda vecāram. Nezinu tālāk vārdu, bet labi. Kā itāji? Tāda pēdējā atziņa. Vienkārši tāds sīka lieta, ko es kaut kā sapratu kaut kā. Ko es vienkārši tā kā pamanīju. Bieži vien man atsūt kaut kādu ziņu, un man tādas uzreiz, man pēc iespējas, man jābūt pēc iespējas tādam saprotošākam, laipnākam, izsmeļošam, draudzīgam, smieklīgam, tā kā jābūt visam vienlaicīgs kādās pārziņās, un tas ir vienkārši fucking nereāli. Un to es pamanīju, kad es tik daudz uztraucos par kaut kādām īziņām, vai ne? Vienkārši kā atbildēt uz kaut kādu SMS. Un tas vispār nereāli vispār kaut kādās īziņās savas emocijas izteikt. Ja vienīgi tu nerakst paragrāfu, tād vienīgi. Bet to neviens nedara ikdienā. Tur pāris īziņās vienkārši uzrakst, vai vienkārši, ko es saprotu, jāuzrakst svarīgākais info. Un tādas vienkārši, man patīk, ir ik pa laikam tādas pavisam vienkārši lietas, tu vienkārši laika gaitā saproti. Un tas, es vienkārši bieži vien tur bija sajūta, ka tā kā vienmēr vajag atbildēt uz visu un turpināt kaut kādu sarunu. Tā kā es tik ļoti uztraucos par kaut kādu sīgu sūdu, ka es vienkārši saprotu, nahujām es to daru. Un daudz vieglāk ir sarakstīties. Redz, cik vienkārši ir dzīve beigās. Bet tas ir nice, vienkārši. Vienkārši rodās kaut kāda pieredze dzīves laikā. Un ik pa laikam ir tāds vienkārši mazas lietiņas, tāds saprot, vispār tas tā strādā. Patīk, tā ievērot tādas lietas, kas rītīgi forši. Bet, pusstundu iet uz beigām, man vēl ir tūlīt lauveni būs mājās un vakariņas vēl nav gatavs. Un jūs jautāsiet, Kristof, kas tu pats taisi vakariņas savai lauvenei? Un es teikšu, jā. Es biju apsolījis, ka es uztaisīšu karbonādes. Un es nihujā neesmu neko izdarījis. Un kurš beigās dabūs pausi? Es jau dabūs pa to ausi. Tā kā izdarīsim tā. Es ceru, ka muzons ir dzirdams. Noslēdzošajā daļā vien maz motivācijas gabalu uzblēzīsim. Jā, Rolands Čē, visur gājējs. Es mīlu šito sūdu. Cilvēki, pohuj pa dzīves problēmām.
Nē, vispār nav pohuj. Ir svarīgi domāt par dzīves problēmām, bet es nevaru reizē. Mauc roļiks un es nevaru reizē. Telefons reāli metiet malā savus telefons, jums viņus nevajag tik daudz, cik viņus lietojat. Un es varu derēt, ka 90% vispār no cilvēkiem, kur lieto telefons, viņi lieto viņus par daudz. Metiet viņus malā. Uz vienu dienu pamēģiniet apnest malā un vienkārši padzīvojiet. Pastaigājiet, kad jūs iziet ārā vienkārši ieraudzi, pastieties uz cilvēkiem. Man personīgi, man bijuši zai baleri, es staigāju apkārt un es neredzu nevienu. Es nevienu seju neredzu, visi ir pazuduši kaut kur. Vienkārši pastieties uz cilvēkiem, pastieties apkārt, palpojiet svaigu gaisu. Un tad jau, man liekas, arī viss ieliekās pa plauktiņiem. Nevajag tik daudz uztraukties, kas notiek tajā telefonā. Jo no tā arī daudz problēmas rodās. Vienkārši bišķi nolieciet to malā. Un pavariet acis bišķi plašāk, kas te notiek pasaulē. Nevis pasaulē, bet tev apkārt uz ielas, jā. Tas arī viss. Lai skan roļiks. Es kā radio DJs no jums šodien atvados. Paldies par klausīšanos. Visu labu vēl. Visu labu, man draugi. Tā.